Tātad griežam uz acis mēru ar karoti šo ābolu. Tas nekas, ja nokrīt uz grīdas. Tātad tas ir ieliekam drusku kafiju garšā, jā? Drusiņ garšā. Ej, bet es esmu nāku. Tā uz acis mēru nedaudz. Tātad tikai garšai tā, lai būtu nedaudz asumiņš, jā, tā, lai būtu tā garša. Pieliek desu. Pajūt, redz, jūt, jā, dažā. Pieliek nedaudz. Pie šī te. Mūsu tādas... Protams, ja mājās nav šāda morsa, varam paņemt laša fileju. Tad mēs ejam pie šī kastroļa. Tātad, jā, kas mums jau šī? Paņemam mazu karotīti un visu samaisam. Jā, ja mājās nav kastroļi, tad droši var paņemt laša fileju, kura noteikti ir katram mājās un atrodas kastroļi. Tātad, labākai garšai mums būs klāt, jūs neticēsiet, toaletes papīrs. Es domāju, ka jāmočītas iekšā. Es saprotu, ka garšai. Jā, redz, garšai. Tas domāts tikai garšai, tād mēs liekam. Un tas papīrs pagad. Šī te gaļiņa, ja jums mājās nav tās gaļiņas, tad paņemt laša fileju. Kas nav te leduskapī? Laša fileju. Liekam šo skaisto gaļas gabaliņu, redzat, jūti kā smaržotāt, jā. Liekam šeit arī, protams, garšā. Vajag drusku saplosīt viņu tālā un lai visam pa virsu pabaram nedaudz kafiju garšai. Tā nedaudz garšai, jā? Tā nedaudz garšai. Tad mēs vēl skaistumā uzliekam svedzīti, lai rotiskā ēšana. Un, protams, ak Dievs, šits ten ir tikai garšai, čist svaigs, nopirks tagad kaut kur gada tirdziņā, un jā, tiešām garšai, tātad mēs to liekam šeit, tas viss ir garšai. Un vēl visu tā asumiņam pārlējam ar mērķi. Tas viss ir asumiņam. Pieliekam karoti un garšīgs ēdiens pavārivikas. Tagad mēs visu šito, ko burīgās meitenes sataisījām, pasniegsim cilvēkiem. Yes,
pēc šitāda produktu veidošanas. Roku higiēna ir ļoti svarīga, jā? Un tā, mēs tur visu vecam. O, Bože, Jā, un, protams, tas viss ir garšā. Ja jums mājās nav poda, tad var droši paņemt laša fileju. No tā visa, ko burvīgo, ko var zemes dalā. Viņa izpēta man lēdīt. Viņš man jātīsīs tā tējas kodieties. Varu pateikt to, ka Spidermans ļoti lepotos ar šo vakaru un Koršiki smieru. Ko man pateikt? Es netik man viņu pateicu, man patīk mans teksts. Grupņiks. Kurē, jā, es zinu, ka skatīsies, pēc formāts tikpat nesmējieties. Un ja jums mājās nav Jāņa, jūs droši varat ņemt laša 50 kilogramā. Jā, laša fileņas. Es tā saku, Jānis ir tiešām garšai. Čisto tā būtu mazliet garšai, bet nedaudz pievienot Jāni garšai. Un ja leduskapī nekā nav, paņemiet laša fileņu. Neklausieties viņus, neklausieties!